Pašcieņa tā ir mūsu emocionāla attieksme pret sevi. Var pateikt, ka tā ir kā prisma, caur kuru mēs skatāmies uz sevi, uz citiem un uz apkārtējo pasauli. Veselīga pašcieņa tas ir, kad mēs jūtamies par sevi kopumā droši, jūtamies tā, ka spējam tikt galā ar dzīves izaicinājumiem, spējam pieņemt lēmumus un veidot veselīgas attiecības. Laba pašcieņa pozitīvi ietekmē gan karjeru, gan veselību, gan arī mazina depresijas, trauksmes un citu emocionālu problēmu varbūtību. Tomēr mūsu sabiedrībā plaši izplatīta problēma ir pašcieņas trūkums. Tas ir, piemēram, kad mēs nejūtamies, ka esam pietiekami labi, nejūtamies, ka varam papriecāties par saviem sasniegumiem, nespējam pieņemt komplimentus, dažreiz arī nespējam izrādīt iniciatīvu vai parādīt sevi. Pašcieņa veidojas miedarbojoties vairākiem faktoriem – iedzimtam temperamentam, citām personības iezīmēm, attiecībām ar apkārtējiem un citām dzīves pieredzēm. Bērnībā svarīgu lomu pašcieņas attīstības procesā spēlē bērna vecākie, jeb primārie aprūpētāji. Ja pret bērnu tiek izrādīta patiesa interese, ja vecāki ciena viņa robežas, palīdz izturēt frustrāciju, kur tas ir nepieciešams, atbalsta bērnu, pasargā, kad ir vajadzīgs, tad tas veicina adekvātas pašcieņas attīstību. Pretēji, ja bērni bieži tiek kritizēti, salīdzināti ar citiem, ja vecāku prasības ir pārāk augstas priekš bērna vecuma, vai arī, ja bērns vispār maz tiek pamanīts kā personība, tas rada lielāku risku attīstīties zemam pašvērtējumam. Psihoterapija ir viens no veidiem, kā varētu strādāt pie pašcieņas uzlabošanas. Terapeita loma šajā procesā ir atbalstīt klientu, palīdzēt izprast viņa emocionālas vajadzības, personīgas robežas, palīdzēt saprast, kā viņa attiecības ar tuviniekiem un arī attiecībās ar vecākiem bērnībā ietekmē viņa pašcieņu. Terapeits var arī palīdzēt saprast, kā klienta neapzinātie emocionālie konflikti ietekmē viņa dzīvi tagadnē. Kopumā, lai uzlabotu pašcieņu, mums no sirds ir jāpieņem, ka mēs jau esam vērtīgi un ka mums nav tas konstanti jāpierada apkārtējiem, esot perfektiem. Mums ir jāiemācās attiekties pret sevi ar cieņu un līdzjūtību. Ir jāiemācās atzīt savus sasniegumus, aizsargāt savas robežas, pieņemt un pēc iespējas piepildīt savas emocionālas vajadzības. Mēs visi esam cilvēki un mums ir tiesības uz kļūdām un uz nepilnībām, jo bez kļūdām mēs nevaram attīstīties. Protams, pašcieņas uzlabošanas process ir ilgs un prasa pūles un godīgu attieksmi pret sevi. Tomēr, ja mēs sākam strādāt pie tā, ar laiku mēs pamanām, ka mēs jūtamies labāk par sevi un par mūsu dzīvi kopumā.